plaši lauksaimniecībā izmantoti lauki Vācijā nav nekas neparasts jau gadu desmitiem. Tomēr tagad zemniekiem jātiek galā ar jauniem dabas mestiem izaicinājumiem, un vāciešiem, kā vienmēr, ir plāns. Kā ar dažādu kultūru audzēšanu te veiksies turpmāk, īstas skaidrības nav, jo zinātnieki brīdina, ka globālās sasilšanas dēļ arī lauksaimniecība Vācijā jau tuvākajās desmitgadēs piedzīvos būtiskas izmaiņas. Ziemas kļūst garākas un bargākas, pirms vasaras būs garāki sausuma periodi. Tāpat ir jārēķinās ar spēcīgākiem negaisiem. Piemēram, ilgstošas sausuma postu īpaši izjūt lauksaimnieki. Pret to cenšamies cīnīties, iesējot kviešus, zirņus un rapsi agrāk un dziļāk. Šobrīd jau 2 līdz 4 nedēļas agrāk nekā iepriekš, un tas nozīmē, ka sēklas zemē ir ilgāk un saknes var aizsniegt ūdeni arī tad, kad ir sausums. Savukārt siltāks laiks ir labvēlīgs kukurūzas audzēšanai, tāpēc jau vairākus gadus ievērojumu daļu no Jana Drejera laukiem aizņem tieši šī kultūra. Tomēr uz pusdienu galda tā nekad nenonāk, jo tiek audzēta biomasai, no kuras vēlāk ražo siltumenerģiju. Piemēram, lai apsildītu šo Neukirchen ciemu ar vietējā biogāzes stacijā saražoto siltumenerģiju, kukurūzai jāatvēl 800 hektāru lielas platības. Tas ir pārāk daudz, stāsta zemnieks, turklāt kukurūza noplicina zemi, tāpēc jāmeklē alternatīvas. Lūk, viena no iespējamajām nākotnes kultūrām Vācijā – topinambūri. Iespējams, tieši topinambūri būs kultūra, ar kuru turpmāk šajienes zemnieki varētu nodrošināt arvien pieaugošo pieprasījumu pēc biomasas. Pagaidām Drejers gan kopā ar zinātniekiem uz savas zemes ar tiem vēl eksperimentē. Ar topinambūru tajā pašā zemes platībā var saražot 2/3 no tās biomasas, ko dod kukurūza. Izklausās, ka nav izdevīgi īstermiņā, taču tā kā topinambūrs ir daudzgadīgs augs un katru gadu nav jāsē no jauna, varbūt tas ļaus mums ietaupīt ilgtermiņā. Tālūk klimata izmaiņām gatavojas vācieši, eksperimentē ar dažādām kultūrām, lai saskaņā ar dabu zemi pēc iespējas efektīvāk varētu apstrādāt ilgtermiņā.